Sveiki! Šodien par to tēmu, ko es iesāku jaungada apsveikumā, kur es runāju par numeroloģiju. Tā bija pirmā reize, kad es izlēmu izteikt savu viedokli par vispārēju pasaules notikumiem. Es sāku strādāt ar klientiem tieši pirms 20 gadiem, kad man bija 19. Un kopš tā brīža es vienmēr katru reizi esmu atteikusies pareģot uz priekšu pasaules notikumus, kas notiks arī Latvijas mērogā. Lai gan es tos tīri labi esmu spējusi pareģot tā, lai es zinātu, kas notiks. Man nav jāizliek kārtas, es to arī neesmu darījusi ar pasaules notikumiem, es to nedaru. Taču ir lietas, ko es jūtu, un šis ir tas gadījums, šis ir tas gads, kad es jūtu, ka izšķiras tik ļoti daudz, kā es izlēmu dot tādu kā brīdinājumu. Un es nedomāju, ka cilvēki īpaši mainīs savu uzvedību, savu rīcību no tā, ko es varu pateikt. Mana cerība vienīgais ir iedot kaut kādu, tā ir uztraucoša tēma, par ko es runāju. Tādēļ man varbūt drusku trūkst vārdu brīžiem, kas parasti man nav raksturīgi. Es vienkārši vēlos iedot tādu kā domu, kā nelielu dzirkstelīti, ko iekšā turēt, un varbūt kādā brīdī, kad kaut kas notiek, jūs paši par to aizdomāsieties, varbūt pat nezinot kāpēc, neatceroties pēc šo video, vienkārši atcerēsieties kaut kur sevi iekšā brīdinājumu un varbūt vienkārši padomāsiet par to. Tas, lai jūs par to padomātu, ir tas, ko es īstenībā vēlos panākt. Tātad, ko es tajā video teicu? Es runāju arī par numeroloģiju, sakot, ka jā, arī numeroloģiski šis ir 9. gads, un šeit daudz kas noslēdzas vai nenoslēdzas un turpinās. Un šeit ir tas jautājums, kas noslēgsies, kas turpināsies. Un arī šis gads, sevišķi šī gada otrā puse, kurā mēs jau esam pēc Jāņiem, jau sākas otrā puse, labi ar jūliju numeroloģiski. Tur mēs jau esam, īstenībā gada jau otrajā pusē, otrajā daļā. Un viss tas, ko es redzēju, kas kas varētu notikt, ir piepildījies savās sliktākajās izpausmēs. Tātad es brīdināju, ka, manuprāt, notiks šis sliktākais scenārijs, taču, varbūt vēl kaut kā, ja? Bet tas kaut kā ir, nav materializējies. Un būtībā pasaulē tas, ko es redzu šobrīd, ir sliktākais scenārijs, kas nebija uzreiz tā, ka tas nav sliktākais scenārijs visam, tas ir sliktākais scenārijs šim gadam, kas varēja notikt un kas ieliek pamatus nākamajiem 9 gadiem. Tā numeroloģija pat varbūt nav tik svarīga. Es viņu pieminēju, jo cilvēkiem patīk, un viņi kaut kādā ziņā darbojas, taču galvenais ir tas, kā cilvēki ir rīkojušies šī gada laikā, un kā cilvēki ir uzņēmuši to, kas notiek, var izskatīties domājošiem cilvēkiem no malas, ka nav jau tik slikti, jo tik daudzi redz to, kas notiek. Taču mēs esam tik maza daļa, ka tam ir neliela nozīme. Labi, tātad konkrētāk, es tā kā Delfa orakuls runāju, es vienkārši mēģināju paskaidrot, par ko vispār ir runa. Tātad
Galvenais ir cilvēku apzināta debilizācija, padarīšana par idiotiem, un tas ir ļoti, ļoti nostrādājis. Un cilvēkiem, protams, kā tā sēkla jau ir bijusi iesēta jau ļoti, ļoti sen, bet šis ir tas gads, kad beidzot tas tika sākts ar milzīgu uzviju, un tas ir rezultējies tajā, ka cilvēki ir pierādījuši, ka ir stulbi, un viss strādā, viss notiek sliktākā scenārija variantā, kā es teicu. Tātad, par ko es šeit runāju? Tas ir, tas sākas politika. Man ir, es cenšos pateikt pēc iespējas precīzāk, bet tāpēc man nāks vairāk domāt, un reizēm man vienkārši ir ļoti smagi veidot šo video, tāpēc es vēl vairāk valkos nekā parasti, jo es zinu, ka es pārlietoju pārāk daudz vārdu. Šajā gadījumā man ir pārāk daudz pauzes, ko es droši vien nelabošu, jo es nezinu, ko tu var citādāk izdarīt vienkārši. Es nedabūšu to cilvēku laukā. Tātad, sakiet, ko gribiet, bet mūsu rietumu civilizācija ir bijusi ļoti atkarīga no Amerikas Savienotajām valstīm. Ļoti, ļoti lielā mērā. Un jūs varat to nolikt, ja gribat. Man pat īstenībā tiešām par šo ir vienalga, ko jūs rakstīs. Jūs varat rakstīt komentārus, man parasti neraksta komentārus, bet jūs varat rakstīt, jūs strīdēties, teikt, ko gribat, ja? Es nestrīdēšos, šajā video es nestrīdēšos. Citur es dažreiz pasaku vienkārši, tā kā iet dirst un tam līdzīgi, bet es nestrīdēšos pie šī. Ja būs kāds normāls komentārs, jā, mēs varam parunāt. Bet tātad Amerikas Savienotās valstis, lai cik nebūtu rīkojušās arī ļoti negatīvi un tam līdzīgi, es saku, tā ir vienkārši ietekme. Tas nav nekāds glābiņš vai kaut kas tam līdzīgs, kā viņi paši sev uzskata, taču Amerikas Savienotās valstis ir ļoti lielā mērā ietekmējušas rietumu civilizāciju, pie kā mēs arī piederam. Lai cik daudziem tas nepatīk, bet mēs piederam. Tātad, tas, kas tur ir noticis, un tas ir tas, par ko jau es brīdināju, ir nācis pie varas cilvēku ievēlēts oficiāli, bez krāpšanās, tāpat kā Hitlers. Un kas notiek ir tas, ka cilvēki ir bijuši sagatavoti tik labi, kā notiek pakļaušanās ļoti lielā mērā viņa ieviestajām vērtībām. Protams, mani amerikāņu draugi, kādi man ir diezgan daudz, draugi paziņas, kā lai to saka, ja par cilvēkiem, ko es nekad neesmu satikusi, taču tādi cilvēki, ar kuriem es daudz runāju, un arī tīmekļa vietnes, kurās es uzturos, kā Blue Sky, rāda to, ka, protams, ir ļoti daudzi, kuri nepakļaujās tam visam, taču eksperiments ir nostrādājis ļoti, ļoti skaisti. Un tas viss, kas tagad notiek, vienkārši pierāda to, ka amerikāņu tauta ir absolūti debilizēta līdz pēdējiem līmenim. Un tas, kā vēl aizvien amerikāņi dominē filmu industrijā, internetā ļoti daudz, kur vienkārši ir pilns ar amerikāņiem. Var teikt, vienkārši nevar pilnīt ar cilvēkiem. Un šis nav nekāds naids pret amerikāņu tautu. Tas vienkārši ir eksperiments, kas viņiem ir izdarīts, un lielā mērā tas ir izdevies, un to droši vien būtu varēts izdarīt arī kādā citā vietā. Tā nav viņa vaina konkrēti, kā cilvēkiem, tieši tāpat kā daudz kur citādāk tiek audzināti no varas puses, un es te nerunāju tikai par oficiālo varu. Cilvēki tiek kaut kādā veidā noskaņoti, tur tas ir nostrādājis superīgi. Un tas izplatās. Un kādēļ cilvēkus ir vērts padarīt absolūti idiotiskus, ir tas, ka
lai cilvēks sagatavotu varas pārņemšanai un pilnīgai rīcības atņemšanai, tā kā, ko sauc par orvelismu. Un vienalga, vai tā būtu dzīvnieku ferma vai 804. Tas, ko es redzu apkārt, skatoties, un kur jums droši vien liekas, ka tas jūs neietekmē, bet ietekmē tur arī netieši. Tur tā lieta. Arī tos cilvēkus, kur redz visu, kas notiek, visu šo debilizāciju. Arī tos tas viss ietekmē un ietekmēs. Jo vajag padarīt par pilnīgi tehnoloģiju atkarīgiem idiotiem tikai daļu sabiedrības, un ar to jau pietiek. Un tas bija lēns process, bet šajā gadā, var teikt, liels solis ir noslēdzies. Ir skaidrs, ka tas izdodās un ka var turpināt, un ka nav vajadzīgs tālāk vēl mēģināt kaut ko darīt uzmanīgi, ka var tagad iet lieliem soļiem uz priekšu. Ļoti lieliem un ļoti ātriem soļiem. Jo pasauli, kādā mēs dzīvojām, vēl tad, kad es taisīju iepriekšējā video, tātad pirms 7 mēnešiem, 7 mēnešu laikā ir izmainījies tas, ka cik citreiz izmainās. Varbūt kara laikā izmainās tik ātri. Nopietnas uz vietas notiekoši karadarbības laikā. Citādi tās izmaiņas notiek 20-30 gados, visu laiku paudzē jānomainās, lai tas notika, bet 7 mēnešu laikā ir sagrūpis tas, kas vēl turēja amerikāņu tautu kaut cik pie kaut kādas sajēgas, un tad tālāk tas ir izplatījies visur citur, arī pie mums, visur, kur lieto internetu. Un kur lieto, kas pieder pie rietumu pasaules, kas patērē tos pašus produktus, tā ir, protams, visa Eiropa, kas ir ļoti lielā mērā, protams, visu laiku militārā veidā paļausies uz ASV. Tā ir tikpat labi Kanāda, tās ir brīvās Āzijas valsts, Japāna, Dienvidkoreja, Austrālija. Ļoti lielā mērā arī citās valstīs, bet visu mūsu rietumu pasauli ir Dienvidamerika, visur kur. ASV ietekmē, tas, ka viņi visu laiku ir lepni un lielās ar visu kaut ko, ka viņi ietekmē pasauli, viņi pārspīlē lietas atsevišķas, bet lielā mērā tā ietekme ir tieši tāpat liela, cik viņi mums smieklīgi izturoties īstenībā uzvedās. Kas ir vissvarīgākā lieta, kas šobrīd notiek, ir realitātes sagraušana. Tas ir darīts jau ļoti ilgstoši, taču mums katram tagad ir sociālās mēdījos un, protams, vairāk ar mākslīgu intelektu, taču tās lietas ir saplūdušas jau pilnībā. Arī dažādās mājaslapās atsevišķās. Tas notiek. Katram ir sava realitāte. Un vienas kopējas realitātes vairs totāli nav. Jo tas tā ir noticis jau diezgan daudz, taču tas apmērs, cik tālu tas notiek šobrīd, ir cilvēki, kuri vēl aizvien to nesaprot. Kad jūs runājat ChatGPT, vai kad jūs googlējat, vai kad jūs skatāties jebkādu veidu sociālo tīklu saturu, katram tik ļoti rāda kaut ko citu, kā pilnībā veidojas šie kā tāds echo chambers, tādi atsevišķas grupiņas. Bet jūs pat tiekat sīkāk individualizēti priekš katra cilvēka. Katram tiek rādīts tas, ko mēs gribam redzēt. Un tas jau sāk notikt arī ziņu portālos. Tas sāk notikt Google jau senreiz gājis pa pieskari šajā ziņā, ka tiek rādīti labākie rezultāti, kas varētu jūs iepriecināt.
Tātad, lai jums nebūtu neapmierinoša patērētāja pieredze, taču patiesība bieži vien ir neapmierinoša patērētāja pieredze. Mēs kaut ko lasām, mēs kaut ko skatāmies, un tā pieredze būtu ļoti neapmierinoša, un mums nepatīk tas, kas notiek. Bet saprast to apmēru, es neesmu pat mākslīgi viņus liekas kopumā. Tas bija neizbēgami, tieši tāpēc es arī neesmu pret viņu. Un var mierīgi izmantot, droši. Vienkārši šitien kaut kur galvā ir jāieliek tas, kā tie, kas skatās manus video, lielākoties ir sajēdzīgāki cilvēki. Un tas ir tādēļ, ka es lielākoties izplatu savu informāciju veclaicīgā veidā. Es netaisu, jūs redzēt manī tā kā thumbnails, nezinu kā, tā bildīte, kas strādās, ir vienkārši ar mani. Man tur nav kaut kāda skandalos, kaut kāds ar krāsiņām, ja, tā kā uzraksts, un tad vēl tāda bultiņa uz kaut ko, ja. Es netaisu tādu veidu lietas, un cilvēki var nonākt līdz informācijai, kas ir pasniegta tik vienkāršā un neglamūrīgā veidā, kā es to daru, ir tie cilvēki, kuri vēl spēj iedziļināties. Tātad es savu informāciju un vispār tā cilvēki, kā mani atrod, ir ļoti veclaicīgs veids. Tas ir cilvēki citam stāsta, mutiski vai ziņās, vai viņi atrod un iedziļinās, un tas izfiltrē lielu daļu cilvēku, tieši tāpēc man ir tik maz sekotāju. Kādreiz esmu runājis par aiziešanu no sociāliem tīkliem, ko es nolēmu nedarīt ar Facebooku beigās. Taču es nolēmu to izmantot tā, kā to tagad izmanto. Es ilgu laiku mēģināju izmantot Facebooku tiešām, lai dalītos ar cilvēkiem, ar savu dzīvi tagad. Es vienkārši dalos ar kaut ko, kas veido manu brendu, kas viss ir patiesība, bet kas ir ļoti izfiltrēta patiesība. Un mums Facebooks ir vaļā, varat nākt aicināt mani draugos Līga Ezeru, tas pēc vārds. Es sāku uzskatīt, ka labāk ir iederēties tajā visā, nekā bēgt no tā visa prom. Jo kamēr galvā ir skaidrs, kas notiek, ka tas ir speciāls par idiotiem padarīšanas projekts, lai pēc tam noņemtu cilvēkiem visas cilvēktiesības, un mēs par to vēl aplaudētu. Savā ziņā labāk ir būt tur iekšā un redzēt, kas notiek, kamēr galvā ir skaidrība. Arī ChatGPTs izmantoju. Tā kā nav ko man tā, ka es saku, ka jāiet meža būdiņā. Kas notiek, ir gatavošanās karam, kas var pienākt un var nepienākt, bet visticamāk pienāks. Taču galvenais ir gatavošanās tam, lai cilvēki nepretotos vairāk nekādā veidā tam, kas tiek darīts. Un ja iepriekš varēja pastāvēt kaut kāda izvēle, tad, ka mēs vismaz redzējām kaut kādu realitāti. Cilvēki dalījās sociālos tīklos ar kaut ko. Un tad, ja cilvēks atrodas uz vietas un viņš ieliek fotogrāfiju, viņš pastāsta savu pieredzi un mēs pazīstam šo cilvēku, un mēs zinām, ka var ticēt tam, ko viņš saka, un tad tā, varbūt viņam ir kaut kādi iemesli melot, bet lielākoties jau tā ir patiesība, ja mēs to cilvēku pazīstam. Taču visas dabiskās saites starp cilvēkiem tiek šobrīd grautas. Netiek rādīti ieraksti, kas ir no īstiem draugiem, viņi tiek speciāli slēpti. Tiek rādīts kaut kas krāsains un jautrs. Vai tiek rādīts kaut kas, kas izskatās pēc patiesības,
taču to ir radījis mākslīgais intelekts, kas šobrīd nespēja izdarīt patiesību. Mēs vienkārši vairs neredzam gandrīz neko īstu internetā. Ir mēģinājumi un ir vietas, kur var iet un meklēt. Ir dažādi ziņu salīdzināšanas rīki, kur var redzēt, kā vienu to pašu lietu pasniedz dažādi ideoloģiski tendētās, teiksim, ziņu lapās, un tad pastīties no vienas, pastīties no citas puses, redzēt, kurš ko vairāk parāda, un tās ļoti dažādas lietas. Šie rīki drīz pazudīs, un pagaidām viņi vēl ir. Un pagaidām vēl var tikt no tā visa kaut kādā sajēgā, runājot ar cilvēkiem par tieši šo. Taču tiek apzināti grauta vispār cilvēku saziņa, kopienas sajūta, un tas ir izdevies vienkārši fantastiski. Un saziņa internetā vispirms tika radīta kā galvenais veids, kā cilvēki vispār sazinās, nevis piezvanot un runājot, ja nevar aiziet tieši klāt. Arī vēlme vispār sēdēt mājās, kas notika, sākās ar pandēmijas laikiem, protams, savā ziņā, bet jau iepriekš neiet nekur, nerunāt ar cilvēkiem tiešajām. Un jums jau likties, bet man jau tā nav, es jau sazinos, man jau viss notiek. Apsveicu, jā, tas vēl nenotiek ar visiem. Saku, tad, ja te kaut kas vēl ir, tad jūs to varat tā ļoti nejust. Taču, ja liela daļa pasaules pazaudē to un vairs nesazinās normāli ar cilvēkiem, runā ar mākslīgo intelektu kompanioniem, vai arī dzīvo ļoti šauros, ierobežotos informācijas lauciņos, kas tiek viņiem barot iekšā, un viņi nesaprot, kā var arī no citas puses paskatīties. Realitāte vienkārši vispār ir pilnībā pazudusi no mēdījiem. Protams, ka tur tiek kaut kas teiks, kas notiek, bet tā tendence rādīt tā vai šādi ir tik spēcīga, ka mēs katrs redzam savu realitāti. Un vēl kas notiek ir tas, ka mēs visu laiku smējāmies. Ja vēl aizvien, protams, arī ar tiem rīkiem, ko šobrīd taisa, ir diezgan vēl smieklīgi tie video, ja? Tā kā bildes jau ir uztaisīti ļoti perfekti. Tādas, ka neatšķiras. Tā kā, ja labi izdara vairs ar mākslīgo intelektu uztaisīt tās bildes, ganīs katrs cilvēks, tur tā lieta. Tas ir iedot cilvēku rokās, speciāli, tas nav paturēts tikai tā kā elitei, tas ir iedots arī mums. Bildes jau ir uztaisīt tādas, kā ļoti grūti būs atšķirt no realitātes. Cilvēki iekrīt uz to nenormāli. Video pat jau arī ir parādījušies vienkārši fantastiski. Mākslīgā intelekta veidotie video jau ir ļoti labi. Deepfake, tas, ko sauc par to, ka kaut kas tiek parādīts, parasti cilvēks, tas ir arī citādākas lietas, kas ir vienkārši ģenerēts. Un pat cilvēki bez īpašām zināšanām jau var uztaisīt ļoti labi. Un kas mani īstenībā pārsteidza vēl aizvien, un es tagad brīnos par savu naivitāti un brīnos par savu ticēšanu kaut kādam cilvēku saprātam, ir tas, ka šie te mākslīgā intelekta veidotie video, attēli arī, bet video sevišķi tas izceļās. Nav viņi vēl pagaidām ļoti labi tam, ko cilvēks vienkārši var uztaisīt. Ja, jo, tā kā, protams, ja jūs gribat uztaisīt kaut ko profesionālu, kur tiešām piedalās tā kā komanda ar cilvēkiem, kur uztais šo video, viņi uztaisīs perfekti jau tagad. Bet es domāju, tāds diezgan parastais cilvēks, ja kaut kādās programmās kaut ko taisīs.
Un, kad es skatos, man tas acīm redzami ir fakes. Un tie nav tikai cilvēki, kur tiek rādīts, ka viņi it kā kaut ko pasaka. Es esmu redzējusi, piemēram, bija par orkām, kas ir noklātas ar jūras zīlēm, un cilvēki viņas tā kā griež nost, bet tā kā kārtu tādu vienkārši tā viegli noņem. Tā orka viss ir pārklāta, tas ir zobenvalsts. Man nepatīk tas nosaukums, tāpēc es saku orka. Daudz arī Latvijā sākuši teikt orka. Un tad tas valis, tā kā pasaka paldies un aizpaldu. Bet tas ir vienkārši neiedomājami skaidri redzams AI. Tur tiešām ir jautājums, cik stulbam ir jābūt, lai noticētu, ka tas ir īsts. Nav jābūt zināšanām bioloģijā, lai saprastu, ka tas ir pilnīgi neiespējami, jo tas viss izstāst nenormāli, tas viss neizstāst labi, un jūras zīles uz orkām vispār neaug, cilvēki, protams, to var nezināt, lielākoties cilvēki to nezina, ja? Viņi aug uz lielajiem vaļiem. Orkām ir pilnīgi cita tipa āda, un viņi ir pārāk ātri, un jūras zīles tur neaugs. Cilvēki par to nezināt, tas ir normāli, ka cilvēki to nezina. Es to zinu, un lielākoties cilvēki nezina. Bet tur vienkārši raustās kadrs. Orka te vienā brīdī guļ noklāta ar jūras zīlēm tā kā krastā. Nākamajā kadrā tās jūras zīles ir noņemtas, orka kaut kādā veidā ir nonākusi ūdenī. Kā lūdzu? Tur vienkārši raustās rokas, deformējās cilvēkiem. Tā orka kustina asti, tas, ko sauc par gličiem, vienkārši, tā kā, tās kustības, tas viss ir pilnīgi abnormāls. Tas ir vienkārši līdz pēdējai stadijai redzams mākslīgā intelekta ražojums. Un ko cilvēki dara? Viņi liek sirsniņas un raksta pateicības vārdu šiem cilvēkiem, kur ir izglābuši orkas. Un tas ir tikai viens piemērs. Es to redzu visu laiku. Ka es ar savām acīm. Es neesmu kaut kādā veidā speciālists mākslīgajam intelektam un šiem te vidiem neesmu. Bet tas ir acīm redzami. Ka tas ir, tur viss raustās, tur viss kustās, griežās. Jūs esat redzējuši tos smieklīgos ceļus Tour de France, tas slavenais, ja, kur cilvēki brauc uz riteņiem, tad tur nogājuši uz sāniem, turpina braukt, visu laiku kaut kāda gāšanās, transformēšanās, viss smējās, ja. Ir smieklīgi, var pasmieties, ja, tā kā daudz tādu video, kur var redzēt, kā tas mākslīgais intelekts mēģinās kaut ko izdarīt, un pilnīgi kaut kas smieklīgs sanāca. Ja, mierīgi var smieties, kāpēc? Nē, nav nekāds ļaunums viņu skatīties. Skatieties, smieties. Bet tas, ka cilvēki neredz tik ļoti acīm redzamu feiku jau, un tas nav profesionāli uztaisīts. Tāpat arī, cik ir vispār šo te botu, kuri darbojās, ka tiešām sāk rasties sajūta. Es neticu tukšā interneta teorijai, ja, ka lielākā tiesa cilvēku, ka pilnīgi lielākā daļa visa, kas tiek taisīts, tie visi ir boti un mākslīgais intelekts, ja, ka kaut kā 90% interneta tas ir viss tas, un tad cilvēki, cik piedalās, vispār ir tikai kaut kādā 10%, ja. Viss, ar ko mēs īstenībā tur sazināmies, viss, ko mēs tur redzam, īstenībā ir izdomāts un ne cilvēku radīts. Ja? Protams, tur tie boti ir cilvēki ir ieprogrammējuši, kas tiem botiem jādara. Es to skaitu noteikti neteiktu 90/10, noteikti nē, tāpēc, ka es vienkārši pazīstu reāli cilvēkus pārāk daudz, kas dara šīs lietas. Un kur liek tos video, un kuri nodarbojas, bet tas ir ļoti liels skaitlis, es neminēšu nekādus procentus. Taču mēs tiešām
mēģinot kaut kur atrast kaut kādu cilvēcīgu komunikāciju, ļoti bieži nonākam pie necilvēcīgas komunikācijas. Un tā nav šo rīku vaina. Ar viņiem var runāt, ja jūs gribat, un viņš var izmantot. Man nav nekādu iebildumu, tā kā, jo labāk pat ir saprast, uz ko viņi ir spējīgi. Labāk pat ir redzēt to ar savām acīm. Ja kāds nav pamēģinājis runāt ar ChatGPT-4, kas ir pa brīvu no sākuma, pirmās kaut kādas 20-30 ziņas ir brīvu, pēc tam viņš pāriet uz lētāku modeli. Nu, uz lētāku, nē, nu, uz kaut kādu vājāku modeli. Bet pirmais, pamēģiniet. Es zinu, ka daudz par principu es nekad nemēģinās, un viņš nē, piši kā man. Tas neko nemaksā, un nerunājiet par personīgām lietām, nelieciet tur savu informāciju, nelieciet tur savas grāmatas. Protams, man viņš visu laiku piedāvā grāmatas, visus tekstus, nopirkt kā versiju, kas ir visu tekstu man izlabot, ja? Jo es tulkoju šobrīd grāmatu no latviešu uz angļu valodu. Un īstenībā, jā, es viņu izmantoju, lai prasītu konkrētus vārdus. Jo man ir tā, ka es dažreiz nomokos ar vienkārši vārdnīcām. Es nespēju nekādi atrast piemērotāko vārdu, kas varētu būt kaut kas, jo es mēģinu rakstīt sarežģītāk, nevis vienkārši kaut kādā vienkāršajā valodā. Ja? Tā kā es mēģinu atrast interesantākus vārdus, kā kaut ko teikt, un brīžiem es nespēju tik galā ar kaut kādu vārdu. Un googlēt ir pilnīgi bezjēdzīgi. Google ir vispār kļūst bezjēdzīgi, viņi rāda tikai to, ko jūs gribat redzēt. Un tad viņi vienkārši nedarbojas vairāk vispār gandrīz. Un jūs varat likties, ka darbojas, un ka viss ir tāpat kā iepriekš. Tas ir pilnīga ilūzija. Google vienkārši rāda to, ko jūs gribat redzēt. Un tur ir tā lieta, lai jūs tikai būtu mierīgi, lai tikai jūs redzētu to, kas apstiprina to, kas jums jau ir iekšā, lai jūs nedomātu. Tā ir galvenā doma viņiem, kuriem vēl ir domas palikušas. Un es lietoju, jā. Es varu pateikt, es nelieku nekādus tekstus iekšā, es visu rakstu pati, es vienkārši meklēju vārdus konkrētus, ko es nevaru atrast angliski. Un viņš visu laiku man saka, es varu palīdzēt iedomāt veselu teikumu, ieliec. Ieliec nopēc versiju, maksas, ieliec visu grāmatu, visu izdarīšu. Visu laiku piedāvā. Un es vienmēr saku, nē. Pieņem to, jā, neko nestrīdās, jā. Pamēģiniet. Vienkārši parunāties. Nu, par kaut ko pilnīgi izdomāt, sakiet viņu kaut kā, pilnīgi izlaicieties par kaut kādu citu cilvēku. Viņš ticamāk tāpat zina, kas jūs esat, bet, nu, viņš ticēs, izliksies, ka tic, jā. Pamēģināt parunāt. Tāpēc, ka es saku, ir cilvēki, kuri tiešām nesaprot, kāds viņš ir. Pamēģiniet parunāt par jebkādām tēmām. Vienkārši kaut ko parunāties. Jūs redzēsiet, jūs ļoti iespējams pārsteigs, cik viņš ir labs. Un cik ļoti ātri. Jo vairāk viņi runā, jo vairāk viņš saprot jūsu stilu, un jo vairāk viņš saka to, ko jūs gribat dzirdēt. Bet es esmu sapratusi, ka ChatGPT šobrīd dod vairāk īstas informācijas, kuru pēc tam var tālāk iegooglēt, vai viņš pat piedāvā linkus no zinātniskiem rakstiem, jūs prasat zinātniskus resursus, viņš iedod īstus zinātniskus resursus. Bet nekā Google. Google jums parādīs vispirms savu mākslīgā intelekta variāciju, tad kādas 10 reklāmas, kas jau sāk maskēties, ka tās nav reklāmas. Pirmie kaut kādi rezultāti ir norakstām. Un pēc tam vienkārši to, ko jūs varbūt gribētu, kas jūs sirsniņai liktos patīkamāks. Lai jūs būtu mierīgāks. Lai jūs nomierinātos. Lai jūs nedomātu. Nevis kaut kādus labākos, īstākos, atbilstošākos rezultātus. Dažreiz ir tā, ka ir ieraksts kaut kāds kaut kur internetā. Kā bija senāk, kā varēja, ja? Jo senāk Google darbojas normāli. Jūs ierakstījāt atslēgas vārdus, kas ir ļoti specifiski, un bija pilnīgi skaidrs, ka jums to rakstu parādīs. Un tāpēc tas ir vienīgais, kas atbalstīs labāk šiem atslēgas vārdiem. Pēc tam būs tie, kas atbalst mazāk atslēgas vārdiem. Tagad, ja tas ir kaut kas nepopulārs, jūs viņu vispār vairs neatradīsiet. Vispār. Jūs nu labi, varbūt, ja jūs tīsiet līdz 50 lapām, bet viņi jau pat vairs nerādās 50 lapas.
negrib rādīt. Viņi rāda jums tikai populārāko. Jums tiek bāzts acīs tas, ko ko viņi jūsuprāt vēlētos redzēt, lai jūs būtu apmierināts, lai jums būtu laba pieredze. Kas, protams, patiesība ir sūra un patiesība ir sāpīga un, protams, arī skaista un tam līdzīgi, ja, bet, tas jums tiek slēpts. Un tieši tā doma, ja cilvēki to visu nesaprot, ja cilvēks skatās šos te absolūti nenormālos video, kuri ir pilnīgi acīm redzami feiki. Ticība visām konspirāciju teorijām, jo šī nav konspirāciju teorija. Viņi paši to atzīst, ka tāds notiek. Varbūt tā doma, ka tas tiek darīts ar speciālu mērķi cilvēku padarīt stulbu, jā, varbūt tādā gadījumā lūdzu esmu iegrimis konspirāciju teorijā, jā, to viņi nav apstiprinājuši. Taču tas viss ir pierādīts, ka šie tie rīki tā darbojas, un Meta visā, Facebooks, Instagrams, viss tādā veidā darbojas, jums tiek rādīts tas, kas jūs nomierinās, tas, kas jūs aizraus, tas, kas liks jums tur sēdēt, nezinu, cik stundu no vietas. Un ir jautājums, kāpēc? Kāpēc tas tiek darīts? Kāpēc tiek sagrauta cilvēku komunikācija, kādas atceros draugiem LV bija? Iet paskatīties, ko draugi dara. Un draugi ir salikuši bildes, draugi ir salikuši, ko viņi ir darījuši, draugi ir salikuši domas par kaut ko. Un, protams, ka tāpat tās nebija pilnā patiesība, ja var jau ielikt jebko, bet kopumā varēja redzēt kaut ko draugi dara. Neko tādu jau vairs neredz. Un pamēģinot izmantot šos rīkus, tiešām dalīties ar kaut ko, ierakstīt sev nepārspīlēto, nenofilmēto, nepārskaistināto kaut kādu lietu, uz to cilvēki dažreiz paskatīsies un nekā nenoreaģēs, un ar to pietiks, lai viņi vairs nevienam citam nerādītu. Un ka cilvēki to visu nesaprot. Cik vienkārši tas viss notiek, un cik apzināti tas viss notiek, un kam mēs tiekam gatavoti, lai mēs būtu pakļāvīgi ar izjukušām sabiedriskajām attiecībām. Sanāca sabiedriskās attiecības, laikam ir specifisks termins. Tad ar izjukušām ģimenēm, ar izjukušām draudzībām, ar izjukušu kopienas sajūtu, cik sabiedrība ir sašķelta. Un es ļoti labi saprotu lielu daļu šīs sašķeltības iemeslu, kas tiešām sakņojas tajā, ka ir cilvēki ar uzskatiem, kurus vairs negrib paciest, pat ja tie radinieki. Un es to pilnībā saprotu un pieņemu, ka tas ir pareizi. Un pie tā es turos, un es to pat esmu darījis. Esmu zaudējis ļoti daudz cilvēku sev apkārt, un es esmu tikai priecīga par to. Man nav tā burzuma vajadzīga. Ja cilvēki būtu pārstrādājušies līdz nejēgai, tad viņi ietu mājās un bakstītu TikToku, redzot tikai to, ko viņiem rāda. Mums vairs nekas nepiedara, mums nepiedara nekas tā kā virtuālajā vidē. Viss ir tikai strīmos, un Amazons arī pārtaisīja šī gada laikā, kā digitālās grāmatas vairāk nevar nopirkt. Viņas var tikai abonēt. Un ieejot Amazonā, viņas var lasīt. Viņas vairs nevar ielādēt sev uz datora. Tātad pat grāmatas, jo daudzas nevar vispār dabūt Latvijā, pasūtīt papīra veidā. Papīra veidā viņas, protams, ir daudzkārt dārgākas, piegādes izmaksas ir ļoti sakāpinātas. Cilvēki vēlas lasīt e-grāmatas, kas ir pilnīgi normāls, arī to vēlos darīt, tādēļ, ka es lasu ļoti daudz, un es pasūtu arī fiziskas grāmatas, ko Latvijā nevar dabūt,
es viņas dabūju, nu tās, ko es tiešām ļoti gribu, un tā man stāv plauktā, bet ir cilvēki, kuriem nav vietas un tam līdzīgi, ja. Viss ir tikai plūsmā, lai mēs ne pie kā nepieķertos. Mēs abonējam kaut kādu streaming servisu, tāpēc, lai noskatītos kādu filmu, un tā filma vairs var tur nākamā dienā nebūt. Un viss, jūs abonējat kaut ko tādu, ko jums vairs nevajag. Viss ir pilnībā plūsmā visu laiku. Tieši tā kā tikā Bradbury grāmatā 451 grāds pēc Fahrenheita. Ātrāk tikai ātrāk. Mēs esam pie tā nonākuši pilnībā pie šīs distopijas. Grāmatas nav aizliegtas. Grāmatas šobrīd ir viens no veidiem, kā cilvēki tiek stulbināti. Tas, ko cilvēki lasa šobrīd lielā mērā. Un kāpēc vispār lasīšana ir atzimusi, ir tāpēc, ka grāmatas ir padarītas pilnīgi idiotiskas lielākā daļa. Ar ko es saskaros rakstot? Rakstīšanas grupās. Tas, kā tiek ieteikts rakstīt, ir pēc iespējas stulbāk, un pēc iespējas lētāk, un pēc iespējas tā, kā visi citi ir rakstījuši. Grāmatas, ko izdod šobrīd, daudzas nav rakstītas. Viņas nav rakstījis mākslīgais intelekts. Jo ir cilvēki, kuri izmantojot dažādas programmas, publicē 50 grāmatas dienā. Un tas ir aizliegts. Šīs te mākslīgā intelekta rakstītās grāmatas tiek tā pārpludina Amazon šobrīd, ka Amazons pat ir sācis drusku cīnīties par to, ļoti slinki, jā, bet, ir tā, ka, te kaut kā, kad tu sāc publicēt 50 grāmatas dienā, viņš kaut kā uzliek to banu, lai kaut viņš sāk skatīties, ko dara, bet vispār nav aizliegts publicēt šādas mākslīgā intelekta rakstītas grāmatas. Vienīgais viņam nevar dabūt autortiesības, jau viņas neesmu uzrakstījis. Taču cilvēki liek uzrakstīt viņam kaut ko, viņš uzraksta, viņi kaut ko palabo, kaut ko pataisajam. Bet tā vēl nav bailīgākā lieta. Tā nav bailīgākā lieta. Bailīgākā lieta ir, kad cilvēki raksta un pielāgojas šim stilam. Un viņi uzraksta katru vārdu. Un tas vienalga izklausās pirms mākslīgā intelekta. Cilvēki mēģina rakstīt tādas grāmatas, kādas uzrakstītu mākslīgais intelekts. Un tas tagad skaitās pareizi. Un es ar savu veclaicīgo rakstīšanas stilu, kā es vēl pirms 10 gadiem tīri neko, pirms 20 pavisam ok, tagad ātrāk tikai ātrāk, stulbāk tikai stulbāk. Tās grāmatas, kas kļūst ļoti populāras. Viņām ir kaut kas vēl vismaz iekšā. Tās, kas galīgi kļūst, eksplodē, ja? Tās pat nav sliktākais. Jums šķiet, ka 50 Shades of Grey ir kaut kāds sliktākais variants nekādā gadījumā. Tie ir šobrīd populāri tādi grāmatu abonēšanas servisi, kur ir grāmatas, kas ir Senāk teica, ka grāmatas lasoja gudrāki cilvēki, tas bet tikai, tā kā karikatūrā gribēja kādu parādīt kā gudrīti, un tu parādīja brillēm un grāmatu rokās. Tā vairs nav. Tas ir tik zema līmeņa. Vājprātīgs primitīvisms, kas tiek barot cilvēkiem un kas tiek mācīts, ka tā vajag rakstīt, ka to ir vienkārši smagi vispār skatīties. Jūs droši vien esat redzējuši reklāmas. Ir tādi īso seriāliņu abonēšanas arī servisi telefonā skatāmie, kuri ir tās filmiņas ir tādas pašas kā grāmatas. Viņas
tā maksa, cik jāabonē, parasti viņi ir nedēļā. Lai cilvēki tad nepamanītu, tas ir mēnesī, tā kā droši vien citur, bet viņi nepamanītu, tas ir nedēļā. Maksa beigās ir nenormāli liela. Tieši tāpat kā par tām grāmatām. Bet tie seriāliņi, es esmu paskatījusi, es saku, man ļoti patīk paskatīties. Man ļoti patīk izmēģināt. Vienkārši zināt, kas notiek. Tas primitīvismu līmenis ir neiedomājams, un cilvēki patērē to šausmīgos daudzumos. Šo servisu jau ir nezinu cik. Viņi skatās to, kas ir daudzkārt sliktāks un zemākā līmenī nekā visas vecās ziepju operas. Tās bija vienkārši gara gaisma salīdzinot ar to, ko šobrīd cilvēki skatās un par ko viņi maksā lielu naudu. Tās ir beigas. Tas ir beigas tam, kā vispār kaut kur internetā mēs varējām kaut ko atrast vienkārši dabiski normālu. Tas ir beigas domāšanai, tas ir beigas ļoti, ļoti daudz kam. Ko es vairs nevēlos uzskaitīt, jo šis video sanās daudzkārt garāks nekā es gribēju, bet kas gribēs noskatīsies. Šī debilizācija ir specifiska un speciāla un ar nodomu, un tas jums ir jāsaprot. Un tas nav tikai mēs dosim cilvēkiem to, ko viņi grib. Jo uz to tas īstenībā balstās, dot cilvēkiem to, ko viņi grib. Pēc iespējas barot iekšā tikai to, kas padara cilvēku priecīgāku, un liek viņam ilgāk sēdēt pie ekrāna un neiziet ārā un neparunāt ar kādu reālajā dzīvē. Bet tas ir vien tiek vilkts ar vien zemāk un stulbāk un stulbāk. Tieši tāpat kā Bredberija grāmatā. Mēs jau tur esam, mēs esam pilnīgajā distopijā. Un tas notika tik nemanāmi, ka ļoti daudz cilvēku to nav pamanījuši. Un tas ir tas traģiskākais. Cilvēki neredz. Viņi skatās uz visu šo debilizāciju, uz visiem tiem AI video, kuri ir pilnīgi acīmredzami, un viņi vairs neredz. Viņi vairs neredz. Un tas izplatās visā pasaulē. Tas nav palicis tur, kur tas radās. Tas izplatās visur. Un tas izplatīsies visur. Un tas, ko es varu teikt, kādā veidā mēs varam mēģināt dzīvot savu dzīvi šajā distopijā, jo mēs neko konkrēti nevaram izdarīt vairāk. Tur ir tas skumjais, kā mēs esam pāri tai robežai, kad mēs varējām apturēt šo stulbuma epidēmiju. Tas vairs nenotiks. Un ko mēs varam darīt, ir iekārtoties pēc iespējas ērtāk, tur, kur mēs esam, tajā pasaulē, kur mēs esam. Mēs varam izmantot visu šo, mēs varam lasīt grāmatiņas, lai atslābinātos, varam skatīties TikTok, mēs varam skatīties visu, ko. Ļoti daudz, kur jau vēl var atrast ļoti labas lietas. Var. Tur ir tā lieta. Ja tās pietiekami daudz skatās, jūs viņas redzēsiet. Ir arī lietas, ko var ar tiešo linku vēl sasniegt. Drīz gan jau vairs nevarēs, bet ir lietas, ko var atrast, vismaz daloties. Un tas ir tas, ko es jums vēlos teikt. Lieciet savos sociālos tīklos tiešām to, kas jums šķiet vērtīgs. Aizsūtiet cilvēkiem specifiski linkus. Taisiet online chatus ar cilvēkiem, ko jūs pazīstat, ka jūs zināt, ka tie vispār ir cilvēki. Dalieties tur ar īstu informāciju. Dalieties ar īstiem dzīviem cilvēkiem, ar visu, kas notiek. Taisiet video zvanus. Piezvaniet vienkārši pa telefonu. Čatojieties. Vienkārši esiet ar īstiem dzīviem cilvēkiem. Runājiet par to, kas viņiem ir svarīgs tiešā veidā. Izbeidziet tēlot
sociālās fobijas, jo tādas tagad ir visiem radītas. Nu, ne visiem, bet ļoti daudziem. Mēs tiekam sociālā fobija, nu, bet kā tad es speciāli tā kādam, ieliku sociālā tīklā, tad jau tas tā kā ir visiem, ja es tam vienam uzbāzieties cilvēkiem, runājiet ar cilvēkiem tiešiem, veidojiet kopienas, bet skatīties arī apkārt, neveidojiet kopienas, kas vienkārši papildina tiešraidē vai pat dzīvajā to, kas notiek internetā, šo te debilizāciju un šo te echo chamber, šīs te grupas, kurās cilvēki dzīvo kaut kādā savā realitātē. Dalieties ar cilvēkiem no malas. Nenorakstiet cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi kaut kādā ziņā domā citādāk. Tas, kas attiecas uz morāli, ļoti grūti, jā, protams. Tur es arī norakstu cilvēkus, es ar tevi nerunāšu tāpēc, ka tu tā domā, ja. Bet ne tāda veida kopienas, bet vienkārši kopienas, kurās jūs zināt, kādam cilvēkam ir. Nepataisiet mentālo veselību tikai par terapeitu uzdevumu, psihiatru uzdevumu. Kā bieži vien saka, es taču nebūšu kāds terapeits. Jā, terapija var daudziem palīdzēt. Arī zāļu psihiatrijā var palīdzēt. Viss kaut kas var palīdzēt. Institucionalizācija, mentālās veselības iestādēs var palīdzēt. Viss kaut kas var palīdzēt. Galvenais, kam ir jāpalīdz ar citiem cilvēkiem apkārtējiem. Pirmais, tas ir, kā mēs atbalstam cilvēku, kurš ir grūtībās. Nevis tādu, kurš redz ciplanētiešus, tam ir tvaika iela, bet atbalstīt citam citu tiešajā, nevis vienkārši pieliekot sirsniņu vai care to ikoniņu emociju zīmīti, ja, tā kā kaut kādam ierakstam. Ar to nepietiek. Aizrakstiet tam cilvēkam, pajautājiet, kā tev īsti ir. Un lietosim šo vārdu, kā patiešām tev ir. Nevis, ko tu rādi, bet pastāsti, kā tiešām ir. Veidot dzīvu cilvēcisku kontaktu. Tas ir vienīgais, kā mēs varam kaut kādā mērā vienkārši vēl savu dzīvi sakārtot, kamēr ir iespēja, kamēr nav karš, kamēr nav viss atņemts, kamēr vēl vispār civilizācija kaut cik iet uz priekšu, nevis mēs visi esam absolūtā verdzībā vēl. Jo kaut kāds izvēles iespējas vēl ir. Vismaz Latvijā ir. Kaut ko jau mēs varam darīt vēl pagaidām. Pagaidām, jā. Tur tā lieta, ka īstenībā pagaidām vēl var dzīvot ļoti labi. Un es tiešām nepārspēju ļoti labi ar to, kas mums sagaida. Vēl pagaidām nav tas sliktākais noticis. Vismaz ne Latvijā. Iekārtojieties pēc iespējas ērtāk. Sazinieties ar pēc iespējas vairāk cilvēkiem dzīvā tiešā veidā. Un tas var būt ar internetu, jo es saprotu, ka mēs esam izkliedēti, mēs nedzīvojam vairāk blakus saviem kaimiņiem, kas ir mūsu labākie draugi un tam līdzīgi. Kādam varbūt tā ir, ja es apsaucu. Bet dzīve saziņa pēc iespējas vēlams arī ne teksta formā. Teksts arī dar, un dalīšanās arī dar. Aizsūtīt kādam linku. Ielikt kaut arī sociālos to linku. Un ja jūs redzat arī sociālos kaut ko labu, nevis kaut kādu kārtējo stūbumu. Nē, jūs varat laikot arī kaut kādus kaķīšu vidus, piemēram, kaķīšu. Kaķīšu video ir svēti. Sorry, tas ir ļoti labi. Internets ir radījis kaķīšu video. Laikojiet un skatieties visus kaķīšu video. Bet jūs redzat kaut ko tādu, kas jums liek domāt. Jūs redzat kaut ko tādu, kas tiešām jūs uzrunā. Jūs redzat kaut ko tādu, kas ir īsts. Es, piemēram, esmu atklājusi YouTube kanālu, kas saucās Functional Melancholic, kas ir šobrīd mans mīļākais YouTuberis. Viņam ir kaut kādi 80,000 sekotāji. Nav liels kanāls. Un tas ir kaut kas īsts, manuprāt. Ko es varu zināt? Bet viņš man liek domāt šis cilvēks. Ne pilnīgi visam es piekrītu, bet lielākajai daļai gan. Absolūti lielākajai daļai, ko viņš runā, es piekrītu.
Un ar to es dalos. Es cilvēkiem saku, redz, kur ir cilvēks, kurš tiešām runā no sirds, kas man tā liekas. Es neesmu droši par ko, kas ir internetā. Es pat neesmu droši par to, ko man cilvēks saka acīs vairāk, jo tik ļoti mēs esam mācīti tēlot, ka ja vēl pirms 20 gadiem varēja daudz mēs ticēt tam, ko cilvēks saka, šobrīd jau tieši jā, mēs esam ieprogrammēti teikt to, kas nav. Jo ir jātēlo. Bet tā nav nekāda pretošanās kustība vairāk. Tam ir par vēlu. Tas ir vienkārši kā mums personīgi, katram savā dzīvē iekārtoties, lai izbaudītu vēl gadus, iespējams gadus, neteikšu uzreiz sliktāko scenāriju, kas varētu nozīmēt, ka šis ir pēdējais gads. Tad mums vēl ir kaut kāda dzīves atblāzma. Tas ir sliktākais variants, bet ir labāki varianti. Un iespējams, ka vēl gadiem mēs varam nodzīvot kaut kādas dzīves izskatā. Bet tam ir jāgatavojas un ir uz to jākoncentrējas un pamēģiniet dot to arī citiem cilvēkiem. Esiet ar citiem cilvēkiem, esiet viņiem blakus. Es nezinu, rakstiet man, ja jums nav kam rakstīt. Es veidoju ap sevi arī kaut kāda veida komunikāciju, draugu grupu, man ir čats un tam līdzīgi, kur mēs dalāmies un runājam. Un meklējiet cilvēkus, kuri dalās ar kaut ko bez krāsainības. Iemācieties saprast, ka kaut kāds, teiksim, īpaši laba kamera un mikrofons, tas nenozīmē, ka tā cilvēka domas ir labākas. Pamēģiniet attiekt no tā, kas ir ātrāks, salabotāks, kur izņemtas pat pauzes, kur cilvēks ievēl kalpu, tas jau ir tā kā modē. Izņemt pat tur, kur vienkārši cilvēkam dabiski jāievēl kalpa, pat tā pauze jau ir par garu. Vajag tikai ātrāk. Mācieties paši pieņemt to, kur kāds runā no sirds. Mēģiniet atrast to patiesību. Pajautājiet ChatGPT, ieteikt jums labākos YouTube kanālus. Aprakstiet ļoti labi un pasakiet viņam acīs, kas ir pret to, ka pilnībā cilvēki saplūst nerealitātē. Pagaidām ChatGPT vēl jums atbildēs, tie ir normāli. Es nesaku, ka tas ir obligāti jādara, var pats atrast, bet es tikai tā. Pagaidām vēl pat šos rīkus izmantot pret viņiem pašiem, bet cik ilgi? Pamēģiniet saglabāt sajūtu, ka pastāv tomēr viena realitāte. Jo kopumā jau nepastāv. Kopumā vienmēr tā ir bijis, ka mums katram te galvā ir sava realitāte. Taču šobrīd tas realitātes trūkums ir tik ārkārtējs. Un tas, ka nav vienas realitātes, tas kļūst tik uzbāzīgi un tik ātri. Un tas, ka cilvēki to neredz, ir tas traģiskākais. Tas, ka es runāju par pilnīgi acīm redzamām, pilnīgi zināmām lietām. Es nepasaku neko jaunu. Es tikai pasaku, kāpēc es visus brīdināju par to, ka notiek ļoti sliktas lietas. Un viņas notiek. Un tas ir tas, par ko es runāju. Un cilvēki neredz. Lai gan tas ir acīm redzams, zināms. Un tie ir fakti. Tas nav kaut kāds viedoklis. Tā nav sazvērstība teorija. Tas viss notiek. Un cilvēki to neredz. Iekārtojiet savāru dzīvi, cik ilgi vēl var. Ar cilvēkiem kopā. Ar dzīviem cilvēkiem kopā.